ļoti cieši cenšas pret Dončiču, arī kad Lukam nav bumba strādāt aizsardzībā. Kuruca, Luka gan tiek pie bumbas un tiek pie tāmatiem. Vēlreiz no centra, principā, met Luka un trāva. Vēlreiz atkārtojumā. Dončiča abi divi realizētie 3-punktu metieni. Un pārbaudas maču pret Vāciju Luka arī iesāka ļoti aktīvi. Bija pamanāms patiesībā abos laukuma galos, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Šajā spēlē. Iekrītam aizsardzībā. Pārāk viegli. Lomačs bumba nedaudz iesprūst, nav īsti kam piespēlēt. Tagad tiek atrasts Kristaps pret Dončiču. Iespēja spēlēt. Izbraucēt piezīmi, kur neizdodas līdz ar to metiens, varbūt tāds izstāsts nepamatots. Lukam, trešais tāmetiens precīzs. Spēlē Luka Dončič visus 3 realizējas, atjauno lielāko pārsvaru Slovēņi. Dončičam pārtverta bumba. 3-1 uzbrukums pret Porziņģi. Atspēlējušies, atpakaļ spēlē, viens precīzs metiens starp komandām. Dončič tiek soda laukumā, atskan tiesneša svilpa, 2 punkti ar sodu Arturam Kurucam. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Šķiet paliks laukumā Arturs ar 2 noteikumu pārkāpumiem. Dončičs soda metienu savu pirmžalim soda laukumā. Gražuls 2 pretspēlētāji ielankumā izspēlē ārā Kurucam 5 sekundes vēl uzbrukumā. Luka Dončiča aizsardzības stājā. Bloķē Arturu Kuruc. Reiz Krampeļs aizskrien ātrajā pretuzbrukumā. Tas 5-0 izrāviens Slovēnijai. Lūk, bankeriem minūtes pārtraukumā. Porziņas. Tiek meklēts sodu laukumā. 3 pretspēlētāji ielankumā gan pie bumbas neizdodās tikt. 4-2 pārēji Slovēņiem. 7. numurs pret 66. numuru. Noteikti jau tāda agresīvāka. Pikanrola aizsardzība sēdz Latvijas valsts vienību. Un kamēr Arturs Kurucs bija laukumā, tikmēr cauri visiem blokiem viņam bija uzdevums mēģināt Retiličam pirmais realizētais metiens šajā mačā. Dāvis Bartāns. Tālās dīstākstājums ar 2 ciparu skaitlu. Dončičs paliek pret Šmitu. Nāk no tālās distances Luka un 4. reizi šajā vakarā trāva. Mēs vēl ar vienu neesam atraduši nekādu atbildi. Ceturtdaļa Slovēnijas. Izlases iesāk ar uzbrukumu. Latvijas sāks sūtīt Rolandam virsū otru aizsargu. Dončičs cer uz noteikumu pārkāpumu un nesagaida to, bet tāpat bumbi grozā. Atkārtojumā Dončiča realizētais metiens. Jā, pats Luka bija 100% pārliecināts, ka atskanēs tiesneša svilpu, uzskatot, ka ķilpam Dončičs paliek pret Zoriku. Zorikam piezīme, un Lukam būs jāmet 2 sodu metieni. Iet pretinieku ķermenī Luka Dončičs skaidrs zinot, ka viņš ir lielāks, viņš ir fiziski spēcīgāks. Un Arturs Strautiņš. 16. Izcīna atlāk šo bumbu. Šeit cerēja noteikumu pārkāpumu. Ajmo, ne boj piska, lej, lati smo. Smrduhi, ej, moši. Moraš ko stavili. Luka Dončičs. Jānreiz Gražuls pret viņa aizsardzībā. Kristers Zoriks varbūt šeit. Tas rādītājs, nu tieši Lakers rindās viņam līdz šim kādies labākie rādītāji. 70. Dončičs pret Steinbergu izdodas tikt pussoli priekšā, tiek līdz sodu laukumam Luka, piezīme pret viņu, un Dončičam būs jāmet 2 sodu metieni. Dončičam līdz šim 5 sodu metienus izpildījis. Skandē MVP. Nu, pēdējās sezonās Nacionālā basketbola asociācijā tā reāli arī ir bijis tās lomās. Nu, viena lieta, kas to mums kujam noteikti karjeras gaitā ir, nu, tiksim, jāuzlabo, tas ir viņa tālmetienu precizitāte. Priekš ārējā spēlētāja. Dončičs tiek sodu laukumā.
Izspēlē bumbu ārā Muričam. No Porziņa Muričam. Nu, šoreiz Muričs jau, kad met 50, rezultāts nešķirts. Minūtes pārtraukums no Latvijas izlasē. Līdz pirmā puslaika beigām. Visticamāk, katrai komandai pa uzbrukumam. Pietiekoši daudz laika, lai izspēlētu, sagatavot uzbrukumu. Šeit gan piespēle tādu nedaudz. Dončičam iespēja likt punktu. Pirmajam puslaikam eleganti iespēle uz Prepeliču un Prepeliču 2-50, bet otro ceturdaļu uzvar Latvijas komanda, ja pēc pirmajā